Nu labi, tad šodien es tam krievu īpašniekam pa godu izbraukšu ar to tur saucamo laimes ratu. Tā, ejam pirkt biļeti. Rindas, protams, mežonīgas, kā jau brīnišķīgai atrakcijai, kur gandrīz visas kabīnītes ir tukšas svētdienas dienā saulainajā. Stājamies nākamajā rindā uz gondolēm. Tātad, ko mēs te redzam? Gaismas pili, Zaķu salu, Vecrīgu. Nu, teiksim tā, tīri subjektīvi, bet man liekas, ka tam ratam bija jābūt kaut kur tur, pirms aiz Radisona, lai tai Vecrīgai ir tuvāk. Bet, ko mēs vēl redzam? To, ka Pārdaugava ir nenormāli zaļa pilsētas daļa. Jo, ja tā ieskatās, liekas, ka šeit nemaz pilsēta nav, kamera to varbūt īsti nenodod, bet mēs redzam, ka ir ļoti, ļoti zaļa. Un pats galvenais, ja tā kārtīgi ieskatās, var redzēt arī, cik tā Rīga patiesībā ir maziņa. Ak jā, un mēs redzam arī suverēnās varas aģitācijas telti, kur jums šodien ir iespēja ierasties līdz 6 un pavelti bērniem palēkāt pa šiem te piepūšamajām atrakcijām. Tā kā līdz 18:00 droši ierodaties un droši lēkājiet, tas ir bez maksas. Ja man jāatbild uz šo jautājumu, vai šis brauciens ir tā vērts, es teiktu tīri subjektīvi. Es teiktu tā kā Parīzi vienreiz redzētu un mirt, jo otrais, protams, te nebūs vērts braukt. Protams, es uzskatu, ka cena ir bišķi, kā saka, pa sālītu priekš Latvijas. Ja tā cena būtu nedaudz mazāka, tad es domāju, arī vairāk cilvēku būtu. Bet pārdevējs teica, ka nākot viļņiem cilvēki esot. Ak jā, un pats svarīgākais, lai jums jauka šī svētdienas diena.